neraud māsiņ, gandrīz nākšu, varbūt būšu jau mājās rīt. Tālu jāsi, neapstāsi, nevarēšu tev sagaidīt. Vēlos redzēt svešas zemes, tur, kur saule spožāk mīt, tur, kur nekad netums debes, tur, kur brīvā būt var sirds. Zeme, zeme, kas tā zeme, ja tev īstas brīvēs nav. Brīve, brīve, kas tā brīve, ja tev savas zemes nav. Paliec, bāliņ, nesteidz projām, vienā būšu bez tevis es. Noriet saulē, laiks ir klātu, doties projām sveš zemes. Vēlos redzēt svešas zemes, tur, kur saule spožāk mīt, tur, kur nekad netums debes, tur, kur brīvā būt var sirds. Zeme, zeme, kas tā zeme, ja tev īstas brīvēs nav. Brīve, brīve, kas tā brīve, ja tev savas zemes nav. Gaidu, gaidu, nesagaidu, dienu gaišo, kad būsi tu. Ceru, ceru, ilgi ceru, cik vēl ilgi to nezinu. Vēlamies mēs mūsu zemi, atkal brīvu redzēt drīz. Laime lūdzams mums to lēmī, kad toreiz kāds sapratīs. Zeme, zeme, kas tā zeme, ja tev īstas brīvēs nav. Brīve, brīve, kas tā brīve, ja tev savas zemes nav. Šodien Latvijas televīzijas viesis ir Austris Grases. To es varu teikt ar pilnām tiesībām, jo Austris Grases Latvijā ir ieradies tieši pēc mūsu Republikas radioraidījuma un televīzijas komitejas uzaicinājumu. Viņš ir mikrofona aptaujas noslēguma koncerta viesis. Jūs, Austri, laikam tiešām mūsu skatītāji, vispār Latvijas iedzīvotāji vairāk pazīst no dueta Brāļi Graši. Viņi zina jūs dziedātās dziesmas, bet tā jau jums, Austri, tikai ārkārtīgi maza daļiņa no jūsu darbības, no tās profesionālās darbības. Un dziedāšana un muzicēšana gan laikam ieņem tādu svarīgu vietu, bet tā nebūtu nav galvenais. Un tāpēc jums ļoti vienkārši jautāt, kas jūs esat. Pašam par sevi teikt, kas viņš ir, nav nemaz tik vienkārši. Protams, ka muzika ieņem svarīgu vietu manā ikdienas dzīvē. Tieši periods Brāļi Graši gan ir jau būtībā noslēgts, jo brālis dzīvo patālu, viņš dzīvo Miņķenē, es dzīvoju Bonnā. Un pēdējā laikā ar brāli neesmu daudz vairs kopā dziedājis. Tagad es vairāk nodarbojos ar tautas muziku. Es vadu ansambli Ķelnes Prāģeri, kas ir radniecīgs šejienes folkloras ansambliem. Par dziedāšanu un muzicēšanu vēl parunāsim, bet jūs esat filologs. Jūs esat baltu salīdzinošās filoloģijas strādnieks. Jūs esat mācījies Zviedrijā, Vācijā. Varbūt mazliet par to pastāstīt. Jā, man aizmugur faktiski es sāku studēt etnogrāfiju, folkloristiku, un tad izdevās iegūt stipendiju uz Zviedriju, kuras man specialitāte bija afrikanistika sākotnē. Tātad Āfrikas etnogrāfija. Bet tad 69. gadā nāca universitātes reforma Zviedrijā, un profesoru Rūķa Draviņa ieguva profesūru baltu valodās Stokholmā, un tad es mainīju priekšmetu un sāku pie viņas studēt, un pie viņas arī beidzu. Un tad vēlāk es dabūju vietu Bonnas universitātē, kā tiešais
Edīta Sauzenberga Šturms pēctecis. Viņa aizgāja pensijā, tad kļuva vakantu baltu valodu lektoru vietu, un es tad to kopš tā laika, kopš 72. gada mācu Bonas universitātē baltu valodu. Kas galvenokārt ir jūsu studenti? Ļoti dažādi, teiksim. Protams, pirmām kārtām valodniecības. Tā kā es valodniecības studenti, salīdzinošās valodniecības studenti, jo es tieši strādāju salīdzinošās valodniecības institūtā. Un visiem, kas studē salīdzinošo valodniecību kā galveno priekšmetu, tiem ir obligāti jāmācās vienu semestri lietuviešu valodu. Nu, un tad daudz tomēr arī grib ieskatīties drusku latviešu valodā un tāpat senprūšu valodā. Bet viena daļa atkal studenti ir tāda, kas nāk tīvas eksotikas dēļ. Viena daļa nāk, tā sakot, ar folkloru, jo es pasniedzu parasti arī kursus latviešu folklorā piedāvāju, un tas vārds studentus stipri fascinē. Tātad baltu valodas Rietumvācijā tiek uzskatīts par eksotiku tomēr. Vienas otrs to tā uzskata, protams. Nu, vienam otram atkal ir tā, ka ir draudzene latvietis vai draugs latvietis, vai viens, piemēram, man ir tāds, kas vācietis, kas ir dzimis Siguldā, pagūs aizmirst latvisku, un tagad atkal mācās pa jaunu. Tomēr atskatas, ka viņš to negrib drusku zaudēt. Tā kā šī motivācija ļoti dažāda. Kāpēc mācās? Kāda ir baltu valodu filoloģijas nozīme, vieta vispār rietumu zinātnes vidū, rietumu valodniecības vidū? Vai par to ir kāda interese un kā tā ir mainījusies to gadu laikā, kamēr jūs strādājat šajā laukā? Es domāju, ka pašlaik par baltu valodām ir speciāli liela interese. Protams, joprojām vēl mazliet greiza ir situācija tā, ka sevišķi indoeiropisti vēl joprojām uzskata, ka lietuviešu valoda ir, tā sakot, vecākā māsa, un ja to nodarbojas, tad pilnīgi pietiek. Tikai lēnām ir izdevies, tā sakot, iestāstīt vienam otram, ka tā gluži nav. Ka latviešu valodai ir īpatnējā kārtā, teiksim, formas un morfoloģiskā ziņā latviešu valoda ir jaunāka, ir noslīpētāka. Bet bieži tā, ka semantiskā ziņā ir daudz senatnīgāk priekšstats saglabājušies latviešu valodā nekā lietuviešu valodā. Tas, piemēram, attiecās arī uz latviešu un lietuviešu tautsdziesmām, kur jūs latviešu tautsdziesmās bieži atradīsiet vairāk informācijas par to, kādi bijuši senākie uzskati nekā lietuviešu tautsdziesmās, kas ir vairāk jaunāk laika dziesmas. Un tāpat dažkārt ir tā, ka jūs varat lietuviešu dziesmu saprast tikai tad, ja jūs salīdzināt ar attiecīgu latviešu dziesmu. Un tas tā lēnām, ļoti lēnām sāk arī ieiet indoeiropistu apziņā. Tā kā šodien varbūt sāk pievērst vairāk ar uzmanības latviešu valodā, jo redz, ka tomēr tā gluži nav, ka lietuviešu valoda vien nepietiek. Ka šīs valodas ir tomēr stipri atšķirīgas un katrai savu nozīmi un savu vietu salīdzinošā indoeiropistikā. Acīm redzot, tieši jūsu profesija ir jums ļāvusi izvēlēties arī tādu, man grūti to nosaukt par vaļasprieku. Jūs esat Abrenes idejas autors. Pastāstiet, kas ir Abrene? Kā radās Abrenes ideja? Kas stāvēja pie Abrenes šūpuļa? Nu, būtībā tas ir tāds diezgan garš stāsts. Es nezinu, vai to visu tagad klausītājiem būs pacietības dzirdēt, bet šī ideja man radās faktiski jau vairākus gadus atpakaļ, kad es pēdējos gadus ļoti daudz braukājis pa visu pasauli, strādājis 5 vasaras Austrālijas latviešu vasaras skolā, gan Amerikā, gan Eiropā, dažādās skolās, ar mācījis Minstras latviešu ģimnāzijā. Un es tā, novērojot mūsu trimdu situāciju, konstatēju, ka mēs esam mazliet kļūdījušies savā uztverē par to, kas ir mūsu tiešās vajadzības. Proti, mēs esam koncentrējuši visu izglītības pasākumus uz jaunatni. Un tā ar starplaikā tiešām jauniešiem ir šodien plašs izglītības. Es domāju, latviskās izglītības iespējas pie mums dažādās trimdu zemēs. Ir vasaras vidusskolas, ir Minstras latviešu ģimnāzija, kas ir pilna laika vidusskola. Universitātē akadēmiskās studijas ir iespējams Stokholmas universitātē, Bonas universitātē, Sidnejas, Adelaides universitātē, Kalamazū, Rietu Mičiganas universitātē, Toronto un tā tālāk. Tātad arī šeit netrūks būtībā piedāvājumu. Bet novērojot to, kurā vecumā, tā sakot, cilvēks aiziet no latvietības, pazūd, iekļaujas vietējā sabiedrībā, tad parādās, ka tie nav tie jaunieši, kas pazūd. Bet pazūd tai vecumā, kad iesāk savu ģimenes dzīvi, iesāk savu profesionālo karjeru, un tad vairs nav laika un aiziet. Un tas nozīmē to, ka es atskārtu pēkšņi, ka mums jākoncentrējās tieši uz vidējo paudzi, jo tai trūkst latviskās izglītības. Un ko var dot saviem bērniem, ja pašam trūkst? Jā, tā tad radās jaunā latviešu tautas augstskola, radās Abrenē.
Laikam jāizstāsta skatītājiem, ka Abrene, tā ir vieta Francijā, Loāras upes ielā, un es nocitēšu fragmentu no Abrenes avīzes. Tur klimats ir patīkams un vīns vienreizējs. Jau šis teikums vien liecina, ka Abrene nav tikai tāda izglītības iegūves vieta. Abrenē ir ārkārtīgi daudz mērķu, daudz principu. Tā ir ļoti augsts, acīm redzot, garīgās vērtības koeficients, es domāju, vismaz pašlaik priekš 3 latviešiem, droši vien. Bet tur ir arī dažādas citas iespējas. Tā ir iespēja savstarpēji kontaktēties, atpūsties. Par to mazliet. Jā, pareizi. Tā galvenā ideja, tā tad ir šī tautas augstskolas ideja, tādā nozīmē, ka tautas augstskola bija Latvijas laikā, neatkarīgās Latvijas laikā. Un tā tad dot iespēju visām paudzēm iegūt izglītību. Tādiem arī, kas ir beiguši jau savu profesionālo karjeru. Tā ir tā profesionālo izglītība. Ne? Tā ir tā galvenā doma. Bet kā pie tās nonāk? Kā cilvēks, tā sakot, dabūt uz turien? Tā, protams, bija tā doma, ka jābūt šai tautas augstskolai ļoti skaistā, atraktīvā vietā, turistiski skaistā vietā. Kādēļ Francijā? Francijā tāpēc, ka pirmkārt šāda veida pilis Francijā stāv tukšas, jo privāti viņas apsaimniekot šodien palicis ir kļuvis ļoti grūti. Tā ir senas 16. gadsimta pils. 16. gadsimta pils pārbūvēta 19. gadsimtenī. Un otrs iemesls bija tas, ka mēs ar nodomu izvēlējamies, tā sakot, neitrālu zemi, jo Francijā latvieši ļoti maz. Bet tas bija tieši, lai parādītu, ka šis ir centrs visiem latviešiem, vienalga, kur viņi dzīvo, vai Austrālijā, Amerikā, Kanādā, Zviedrijā, Vācijā, visiem ir jābrauc uz Abreni. Tagad tā bija tāda, tas varbūt izklausīsies jums šeit dīvaini Latvijā, bet tā bija tāda apzināta otrā trimdā iešana. Jo viens otrs no mums jau sāk ielaist pārāk dziļas saknes tai zemē, kur viņš dzīvo. Un to es personīgi uzskatu par nevēlamu parādību, jo mūsu saknes ir šeit, Latvijā, un tur viņām arī vajadzētu būt. Jā, pareizi, ja kāds būtu saimnieks, ja tāda Abrene atrastos kaut vai Vācijā, tad droši vien arī viss Rietumvācijas iedzīvotāji uzskatītu to par kaut ko vairāk savu nekā amerikāņu. Tieši tas ir tas. Te jūs ļoti pareizi esat uztvērusi, lai izvairītos no šāda te veida lokāla patriotisma. Lai nebūtu jāsadz tieši lokālās intereses, tieši apzināti šī te projām iešana no parastiem mūsu centriem, jo tāda mums daudz ir, vai ne? Un Abrene arī nekādā veidā nekonkurē ar citiem pasākumiem. Tā nav konkurence Vintuvers Latvijas ģimnāzijai vai Rietum Mičigans universitātes kursiem, jo mērķis ir pilnīgi cits, vai ne? Un arī publika, uz kuru mēs tēmējam. Lai panāktu to, ka viņi tur nāktu, protams, šī skaistā vieta ir 32 hektāri, pusi no īpašuma ir mežs, 12 blakus ēkas. Tur var vienkārši ļoti skaisti un jauki pavadīt atvaļinājumu. Virs pils durvīm uzrakstīts neaizmirsti un nešaubies. Tas ir kļuvis par moto Abrenes darbiniekiem, kuri neaizmirst, ko latviešu tauta ir pārdzīvojusi un nešaubās, ka varam nodrošināt tai gaišu nākotni. Tā stāsta Abrenes avīze, arī izsaucas un jautā, kas ir Abrene, kādēļ Abrene ir vajadzīga. Abrenei atbalsts 4 kontinentos. Par Abreni runā kā trimdā, tā arī Latvijā. Abrenē vienmēr kaut kas notiek. Latviešu īpašums Francijā? Ideāli. Abrene pieņem pilna laika saimnieci. Abrenē veidojas mājvieta mākslai. Bet Latvijas televīzijas studijā joprojām ir Abrenes jaunās latviešu tautas augstskolas direktors Austris Krasis.
Vai Abrenē viss runā latviski? Abrenē viss runā latviski, jā. Un Nepārprotam. Un tikai. Tas ir viens no mūsu principiem, arī tā bija tā doma, tāpēc Francijā, jo lielākā daļa mēs franciski nemākam. Tas nozīmē, ka izejot no šiem mūriem, jo visam īpašumam ir mūrs apkārt, arī vairs nespēja sarunāties. Tātad tur tiešām saruna valoda, kopējā komunikācijas valoda ir latviešu valoda. Jo sabrauc cilvēki no Austrālijas, no Zviedrijas, kā viņi citādi runās. Angliski teorētiski, bet to viņi var darīt citur, ne Abrenē. Jā. Abrenē ir savi mērķi, jūs jau teicāt, latviešu kopība trimdā. Latviešu valodas kopšana ir otrais mērķis. Es domāju, ļoti svarīgi nozīme tam. Tad latviešu tautas augstskolu visām paudzēm, jūs teicāt. Tautas daļamatu, jūs jau pieminējāt rotkaļu kursus. Man jāsaka, es jau zinu, es jums pajautāju, jums sakta un gradzens ir paškalti. Tā ir, jā. Es vienreiz arī gribēju izmēģināt roku. Tā kā mums bija ļoti laba skolotāja Lilita Spuri no Amerikas, no Čikāgas, kas tiešām tā sakot mākā karot ieliet. Tad es arī uzdrošinājos kalt un arī pie viņas skolotāja Jura Kļaviņa no Amerikas. Un šāda tautas daļamatu nozaru jau noteikti tās jau uz priekšu arī vairosies, nebūs jau tikai šīs. Katrā ziņā. Tad vēl noteikti laikam ļoti īpaša lieta un ļoti liela nozīme ir jūsu Abrenes bibliotēkai. Es domāju, ka Trimdas latviešu mājas bibliotēkas tiezina, vai ir tik bagātīgs, lai tās varētu dot vismaz nedaudz daļēji ieskatu par to, kas notiek Latvijas kultūras dzīvē, latviešu kultūras dzīvē. Acīm redzot, Abrenes biblioteka ir viens no tiem pievilkšanas spēkiem, kas visvairāk velk cilvēkus, kas patiesi nopietni grib būt savas tautas vidū. Par pils biblioteku. Kāda tā ir? Kā to komplektē? Līdz šim viņi komplektē no manas privātās bibliotekas, kā es esmu gadiem ilgi krājis un arī šeit Latvijā daudz iegūst grāmatu. Tad apmēram mana personīgā biblioteka ir apmēram 8000 sējumu iet uz Abreni. Lielāka puse jau tur jau ir aizvesta un otra puse nāks tagad pavasarī. Jo mums vispirms bija jāpasilda biblioteka, jāizbūvē tur vēl. Bez tā mums ir ziedotas dažādas privātas bibliotekas, galvenokārt no Amerikas, bet arī no Anglijas, no Vācijas. Tā kā kopā mums šodien būs pār par 10 000 sējumu. Kāds vairums no tiem ir Latvijā izdoti? Jūs esat rēķinājuši? Tos man būs pagrūti teikt. Ir viena daļa Latvijas laika izdevuma, arī pirms Latvijas laika izdevuma. Protams, liels vairums Trimdas izdevumu, bet ir tomēr liels procents, es teiktu, ka 40% tomēr Latvijā izdotu. Par tik daudz. Bet, ja jūs vēlaties sūtīt kādu dāvinājumu Abrenes bibliotēkai, savas grāmatas jānes uz Latvijas valsts bibliotēku vai radioraidījumu Mikrofons 89 redakciju. Vai jūs esat kādreiz domājis par to, ka Abrene nespēja eksistēt viena pati? Tā spēja eksistēt tikai caur kaut kādu saiti ar Latviju. Vai jums ir tā licies, ja jūs esat pretējās domās? Protams, ka tas ir tas galvenais iemesls, jo saglabāt kaut kādu, tā sakot, imagināru kaut kādu latvietību jau ir neiespējama. Skaidrs, ka visi mūsu acis ir vērstas uz Latviju. Un arī Abrene ir, tā sakot, starpstādī tam, ka mēs ceram, ka šis process, kas pat Latvijā iesācies, tas turpināsies un tiešām arī mēs beidzot arī mums būs šī iespēja beidzot uzņemt šīs tuvās saites, kuras mēs esam vienmēr gribējuši. Ja? Tas pats fakts, ka es šodien sēžu šeit, vēl pirms pāris gadiem būtu bijis neiedomājams. Un es domāju, ka ir labi, ka beidzot mums ir iespējas parādīt, ka mēs neesam tie briesmoņi un tie atpakaļ rāpuļi, pa kuriem mūs šad un tad ir nostādījuši. Skaidrs, ka mēs to ar ļoti lielu interesi skatāmies un arī tās vērtības, kuras mēs krājam Abrenē. Tas galamērķis ir, protams, ka tas nāk visiem latviešiem pa labu, arī Latvijas latviešiem. Bet konkrēti runājot, kādas ir jūsu saites ar Latviju? Un kādas tās varētu būt perspektīvā? Kā jūs paši to redzat? Es domāju, ka ar nesenajiem notikumiem Latvijā drusku Abrenes perspektīvas mainījušās. Ja mēs vēl pirms gada, tad, kad viss tas notika, kad mēs nopirkām pili, galvenokārt bijām iestādījušies, tā sakot, uz pārziemošanu, uz latviešu identitātes stiprināšanu Trimdā, tad šodien vismaz paveras tās iespējas kaut kur apvārsnī, ka, piemēram, mēs varētu rīkot kopējas kursus ar lektoriem no Latvijas, ar dalībniekiem no Latvijas un no mūsu zemēm. Es domāju, ka tā būtu vienreizēja iespēja pie Latvijas latviešiem tikties ļoti skaistā, jaukā vietā, tādā, sakot, atsvabinātā atmosfērā, tikties ar tautiešiem no dažādām Trimdas zemēm
Un man liekas, ka šī konfrontācija ir ļoti vajadzīga Latvijas latviešiem, jo jūs te esat tomēr stipri izolēti dzīvojuši visus šos gadus. Un šī konfrontācija ar mums, protams, arī nevienmēr varbūt tas viss jums patiks, kādi mēs esam, kādi mēs izskatāmies un kādas mēs ārējas, gan iekšējas īpašības esam pieņēmuši no tās zemes, kurā mēs dzīvojam. Bet taisni tas varbūt arī mums kopēji, gan mums, gan jums šeit Latvijā, palīdzēs izveidot savu īsto latvisko identitāti. Abrens lielā priekšrocība ir tieši tas, ka viņi ir tā kā tāda sala, pilnīgi norobežots, maz Latvijas teritorija, tā sakot, ja, kur var iziet no savas ikdienas dzīves, pilnīgi, tā sakot, citā, ļoti intensīvā veidā sastapties ar cilvēkiem un tā sakot, iepazīties ar mūsu dažādiem uzskatiem. Un tas, man liekas, ir ārkārtīgi nepieciešams, jo es tā manu, ka arī ir viena otra lieta, to mēs varbūt vēlāk runāsim, kura varbūt ir izveidojusies un nostabilizējusies pie mums trimdas latviešu sabiedrībā tā, ko mēs varam atkal eksportēt atpakaļ uz Latviju. Un proti, konkrēti, kas tas būtu? Viena tāda īpatnēja lieta, kur es izjūtu ļoti, ļoti dziļi Latvijā. Es tiešām negribu tagad Latvijā savus visīstākā nozīmē tautas brāļus apainot, bet viena lieta, kas man ārkārtīgi traucē Latvijā, ir šis izteiktais mūsu latviešu mazvērtības komplekss. Te viss, kas ir sliktāks, mēs neko nemākām. Pasaules kultūra, franči. Es tā esmu populāri teicis, vai tad liela pankūka garšo labāk nekā maza? Vai tas, ka franču tauta ir daudz lielāka par mums, vai citas tautas, tāpēc viņa kultūra ir lielāka par mūsu. Ja es domāju par saviem vācu studentiem, tad es jums varu tikai tiešām apliecināt, ka viņi ir absolūti fascinēti, piemēram, par latviešu folkloru, par tām bagātībām, kas mums šai 1.500.000 tautas dziesmu ir sakrāts. Cik daudz mēs viņus izmantojam, cik daudz mēs mēģinām ielīst, tā sakot, viņu būtībā. Mēs lepojamies ar to, ka mums ir tik daudz to tautas dziesmu. Bet īsti šo gara pasauli aptvēruši mēs neesam. Un man liekas, ka šeit tiešām būtu tas moments, ar ko mums vajag lepoties un runāt plašā tautu publikā, kas mums varētu dot šo pašapziņu un beidzot izdzēst šos mazvērtības kompleksus, kas mums nekur tālāk nevedīs. Un man liekas, ka te mēs varētu drusku palīdzēt. Bet vēl turpinot par Abrenes principiem. Pirmais no tiem skan cieņa pret dabu. Otrais – cieņa pret otru cilvēku, un trešais – cieņa pret latvietību. Jāsaka, visi šie trīs principi tik ārkārtīgi precīzi saskan ar to mūsu dzīves programmu, kas pašlaik norisinās Latvijā. Arī mēs cīnāmies par to, lai mums būtu Olaini, lai mums būtu Ventspils, lai mums būtu Sloka. Arī mēs cīnāmies par to, lai mēs viens otru saprastu. Nevelti Tautas frontes programmā ir punkti, kas te protams norāda, ka latvietis nav vienīgais iedzīvotājs Latvijā un ir jāprot cienīt otru cilvēku, to, kas šeit ir atnācis, aicināts vai neaicināts. Un trešais princips – cieņa pret latvietību, kas kā sāk mosties, cieņa par savas nācijas godu, cieņa pret savas nācijas godu, par savu pašlapnumu, par to, lai mēs, kā jūs teicāt, nebūtu tik mazdūšīgi, nebūtu tik pabailīgi. Šie principi dīvaini saskan. Man tur nekā dīvaina nav. Šie principi man ir bijuši svarīgi 20 un vairāk gadus, un man liekas, ka tas ir visas sadzīves pamats. Jo šeit neiet runa par kaut kādu nacionālu šovinismu. Es esmu dziļi patriots un nacionalists, bet nevis šovinists. Tā ir milzīga starpība. Mans princips ir, es neesmu labāks par citiem, bet arī nesliktāks. Un tas ir, man liekas, ārkārtīgi svarīgi. Kā es jums iepriekš stāstīju, es studēju afrikanistiku sākotnēji. Tas, kas man ir palīdzējis plašāk skatīties uz to, kas pasaulē notiek. Redzēt to, ka mūsu kultūra ieliekam zināmā kontekstā. Mēs jau neesam nekāds unikums. Mēs esam tādi, kādi mēs esam izveidojušies gadsimtiņos šai vidē, kurā mēs esam dzīvojuši, šai klimatiskajā, geogrāfiskajā vidē. Ne? Un tā tad svarīgi tikai to uzsvērt. Un es domāju, man ir liels prieks, ka to šeit pie Tautas fronte ir ļoti skaidri un gaiši pateikuši, tāpat kā citas organizācijas arī šeit Latvijā. Mēs neesam pret citām tautām, tikai nekāpiet mums uz galvas. Jo neviens cilvēks nekļūst lielāks, ja viņš stāv uz otru galvas, jo kaut kad tas otrs to galvu pavilks nost. Tas ties. Tā kā, cieņa pret dabu. Cieņa pret dabu ir latviešu folkloras pamats, latviešu pasaules uztvers pamats, kur labāk var izteikt, kā latviešu tautas dziesmā, ne, šo ekoloģisko principu. Visi latviešu tautas dzeja ir ekoloģiska. Ne. Piemēram, ēdiet govis zaļu zāli, neminieti kājiņām, gauži raud zaļu zāli, kājiņām un saminām.
Es to esmu citējis agrāk, vai ne? Man liekas, ja mēs pie šiem principiem būtu turējušies, pie savas tautas gudrības, tad mēs nekad tik tālu nebūtu nonākuši, kur mēs esam šodien. Tikai tas jau nenotiek ar latviešiem. Šis process, acīm redzot, risinās visā Es pasaulē. zinu, tikai redzēt, tagad sāk tas ir atķerties, pareizi, kad tikai esam redzēt nodarījuši. tā starpība tā, ka mūsu tautas pasaules uztverē, mūsu tautas garīgā krājumā šīs lietas jau ir atrisinātas. Mēs šodien varam šī pat mazā zemnieka tautiņa latvieši, ja? Mēs varētu rādīt priekšzīmi. Šodien lielās tautas no tā var mācīties. Es vācu zaļiem, ja, ekologiem, citēju šos te pantiņu, ka viņiem muti paliek vaļā. Kas par gudrību, kas par ārkārtīgu cieņu pret dabu, kas par ārkārtīgu izjūtu, vai ne? Nu, pie tā mums vajadzētu turēties. Tāpat tās kā, varbūt tāds drusku jūtīgāks jautājums, kā var tauta ar tik skaistu, erotisku dzeju kā latvieši, tā sauktās nerādnās tautas dziesmas, kuras mēs bāžam zem galda. Tur ir tik daudz estētikas, tur ir humora, tur ir veselīga attieksme pret seksualitāti. Kā var šāda tauta nonākt tādā situācijā, kurā mēs šodien atrodamies, ka mēs sūdzamies visu laiku, ka mums pa maz bērnu dzimst, ka mums, ja mēs visu laiku esam pieņēmuši šo pagājušā gada simteņu vācu puritānismu, fuj bērniņu, tā nē, ne? Kā tas ir iespējams? Nu, mums vajadzētu iet sākt lasīt viņus, nevis bāzt zem galdu. Tam nav nekāda sakara, nedz ar pornogrāfiju, nedz ar kaut ko nerātnu. Tur ir normālas, dabīgas attiecības pret seksualitāti, kuras būtu ļoti svarīgi mācīt mūsu jaunatnē, nevis otrādi viņas slēpt no viņa. Tāpēc mums ir tik tādas sāsinātas un kaut kur sakrampējušās un nedabīgas šīs attiecības. Un tur nav ko brīnīties, ka mēs lēnām sākam izmirt. Vai jūs bijāt Baltikas festivālā pirms? Nu, diemžēl nē, es ļoti biju cerējis, ka mūs ielūgs Tjaumas Prāģeris. Mēs, protams, būtu labprāt braukuši, bet tā neiznāca. Tad tas jāatstāj uz priekšdienām. Es ļoti ceru, jā. Baltikas festivāla garīgais vadītājs, namatēvs bija Dainis Stalts. Ja jūs uzliktu to skaisto cepuru, kāds jums ir Alsungas novada pēdpazūta, tad jūs būtu ļoti līdzīgs Dainim. Jums ir kaut kāda tāda dvēseli radniecība, vai jūs esat pazīstami? Mēs esam vairāk kā pazīstami, jā. Es domāju, ka mums ir tiešām, lai arī fiziski mēs neesam tik bieži tikušies, tad jūs pareizi esat uztvērusi. Es tiešām varu uzskatīt, ka mums ir ļoti tuva garīga radniecība. Mums ir arī faktiski attālu fiziska radniecība, ja? Jo Dainis Stalts īstā vārdā ir Grass, viņš mainīja savu vārdu ļoti cēlu iemeslu dēļ, lai šis lībiskais uzvārds saglabātos, ja viņš sieva lībiet. Un es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti teicami. Graši ir diezgan pasaulē. Tas man pārsteidz, ka jums ir uzvārdu vienādība, tāpēc man liekas, ka jūs patiesi varētu būt radnieki, vai jūs esat no viena novada. Jā, cēlušies arī, ja? Tuvāk šī radniecība vēl jāskaidro, ne tieši īsti mēs neesam izpētīti, bet ir. Mēs jau sākām runāt par jūsu dzimteni. Jūs esat dzimis Rudbāžos. Jā. Esat aizbraucis no Latvijas. Es neesmu aizbraucis. Aizvests. Es tā gribētu tomēr uzteikt. Tāpēc jūs varbūt ievērojāt, ka es vienmēr saku trimdas latvieši, jo es neesmu brīvprātīgi aizbraucis. Emigrācija nozīmē cilvēku, kas brīvprātīgi emigrē. Man neviens neprasīja. Jā, jūs arī vēl bijāt stingri par jaunu, vai jums kāds varētu es biju 2 gadus vecs, bet es arī domāju, ka man vecākiem nebija citas izvēles. Jo tās nāves bailes, kas toreiz valdīja 44. 45. gadā, to arī nevar par brīvprātību uzskatīt. Jā, un tā jūs aizbraucāt un dzīvojāt Vācijā, Zviedrijā. Tagad Francija varētu būt. Jūs, es baidos teikt, dzimteni. Nē. Sakiet, kā jūs domājat, kur jums ir mājas? Tur man nav tiešām ilgi jādomā. Mans mājas ir šeit, Latvijā. Vai tiešām šeit atbrauc, jūs jūtaties kā mājās? Jā, nepārprotam. Man daudz kas ir svešs, bet tas nav svarīgi. Es izjūtu to, kad es stāvu šīs zemes. Es izjūtu to, ka tā ir mana zeme. Un neviens to man nevar noņemt. Ne? Es nejūtos šeit kā viesis, kā ciemiņš. Es dažreiz varbūt jūtos neērti, kā piemēram šodien, ka es nemāku taksīt apstādināt uz ielas. Tā ir tāda, tie ir sīkumi. Ne? Bet, kā es jums teicu, es tiešām centies neielaist saknes. Es nejūtos, man nav nekādu, es dzīvoju Vācijā, es esmu tur uzaugu Minhenē galvenokārt. Mana pirmā svešvaloda bija bavāriešu dialekts, kur es vēl tagad runāju, ka es aizbraucu uz Minhenu. Tad vēlāk Zviedrijā es studēju, 8 gadus dzīvoju Zviedrijā, un tagad jau 16 gadus Bolnā. Bet man nav nekāda veida emocionāla saistība ar Bolnu. Tas nav tā, ka es braukšu tagad 28. mājās. Es nebraukšu, es braukšu uz savu dzīves vietu.
Bet viss šīs jūs nosauktās ārējās pazīmes, dzīvesvieta un pārējais, vedina uz tādu risku jūs nosaukt par kosmopolītu. Kā jūs vērtētu, ja jūs kāds riskētu tā nosaukt? Tas, protams, atkarās no tā, ko viņš ar to domā. Kosmopolīts tik tālu, ka es uzturos ļoti daudzās zemēs. Tā sakot, es dažkārt pa jokam teicis, ka divās vietās es vēl varu reizē būt, bet 3 neiespējami. Jo es sakarā sevišķi ar Abrenu, bet arī ar dažādiem izglītības pasākumiem. Es tiešām ļoti daudz bijis Austrālijā un Amerikā. No tāda viedokļa, protams, es esmu kosmopolīts. Bet kosmopolīts drīzāk tādā nozīmē, ka es saku, es esmu daudzās vietās, bet es nekur no tām vietām neesmu mājās. Garīgi es esmu mājās šeit. Tad, kad es pirmoreiz izdzirdēju par Abrenu, par to, ka tieši jūs esat šīs jaunās Latviešu tautas augstskolas direktors, tās rīkotājs, es tā domāju, ka jūs varbūt pats sev gribat radīt tādu laimes salu, sev mājas šajā Abrenē, lai tur, tā teikt, mierīgi nomirtu, piedodiet par izteicienu, ja? Jā. Vai nebija jums tāds nolūks sākotnēji? Tas ir tā, to man arī ir mūsu pusē pārmetuši un teikuši, Grass sev gribēja uzstāt pieminekli. Pats par sevi jau tas mēģināt kaut ko pasaulē atstāt, kas ir bijis kaut ko vērts, kam ir kaut kāda nozīme, jau nav nekāda slikta doma, ja? Jo gal galā, kāpēc mēs cilvēku pasaulē eksistējam, taču ne tikai, lai ēstu, dzertu un gulētu. Bet tā noteikti nebija mana galvenā doma. Bet tā doma tiešām bija radīt, manas pēc ar tādu šodien populāru vārdu, alternatīvu pasākumu. Kaut ko jaunu, kaut ko, kas vieno mūs visus. Jo novērojums, protams, bija arī mācot dažādās šais skolās un uzturoties dažādās sabiedrībās, trimtas sabiedrībās. Kad es tiešām redzēju, ka mums ir ārkārtīgi svarīgi apzināties šīs kopējās saites, jo mēs sākam atšķirties viens no otru. Amerikas latvietis no Austrālijas latvieši, no Zviedrijas latvieši. Un mums tomēr ir jāsāk vairāk koncentrēties uz tām lietām, kas mūs vieno, nekā tas, kas mūs šķir. Un vienot mums var tikai latviskais. Kādēļ jūs izvēlējāties tādu mazliet tendenciālu nosaukumu Abrenu? Jūs atbildi, jau es apmēram varu prognozēt un tomēr atbildēt. Tur ir vairāk iemesli. Ka tas ir provokatīvs, par to nekādu šaubu nav. Tas tā bija nodoma. Un varbūt es tieši šai sakarībā arī gribu kaut ko pateikt. Es redzēju, labvakar raidījumā runāju par Abrenes jautājumu, un tur tā apmēram mēģināja nostādīt, ka tur viss ir noticis, un neviens Abrenes šodienas iedzīvotāji, Pitolovs, tas ir senais latgaļu vārds, Pitolava, ja, iedzīvotāji neprasa Abrenes atpakaļ pievienošanu. Tas ir absolūti nesvarīgi. Tā ir dūmu pūšana acīs, nekas cits. Runa taču te neiet par teritoriālām prasībām, bet runa iet galīgi skaidri par vienu vienkāršu principu. Proti tas, ka latviešiem toreiz neviens neprasīja. Tas bija nelegāli, kas tur notika, un cik man ir zināms, tad ir vēlāk, piemēram, ir mēģināts Abrenu pievienot atpakaļ Latvijai, vai ne, pa ko attiecīgā raidījumā neviens no kungiem nevienu vārdu neminēja. Ne? Tas ir tas svarīgais. Kā pēc tam var mierīgā veidā, toreiz tas notika ar Tautas Savienības starpniecību, kā to šodien mierīgā veidā varētu nokārtot, un kur tad Abrena paliktu. Tas ir pilnīgi cits jautājums. Te neiet runa par teritoriālām prasībām, bet vienkārši par nelegālu aktu, kas notika toreiz. Un mēs tomēr gribējām to atgādināt, un tāpēc mēs nosaucam par Abrenu. Tas ir pirmais. Otrais ir tas, ka mēs apzināti gribējām izvēlēties latgaļu nosaukumu, jo, cik man zināms, neviens trimdas īpašums nav nosaukts latgaļu vārdā, un viens no mūsu, tāpat kā es teicu par dažādām paaudzēm, tāpat mums ir svarīgi arī tas moments, ka mēs nedrīkstam nekādā veidā pieļaut kaut kādu šeit nievāšanu vai šķelšanos, it kā no augšas skatīšanos uz latgaļiem. Man liekas, tas ir viss kaut kas, kas mums tikai kaitē. Man liekas, ka arī šeit Latvijā manamā dažkārt rīvēšanās starp latgaļiem un pārējiem latviešiem. Es pats, kā jūs minējāt, es dzimis Rudbāžos, tātad esmu Čivlis, ja? Bet man vienmēr ir bijis ļoti tuva latgaļu lieta, jo es to vienmēr uztvēru par ļoti netaisnīgu, kā mēs pret viņiem uzvedamies. Un tāpēc mēs to gribējām arī simbolizēt, ka Latgale ir Latvija. Jūsu valodnieku viedoklis par latviešu valodas likteni pašlaik Latvijā. Par to, kā mēs runājam latviski. Cik mēs skaisti runājam, cik ir bagāta mūsu valoda. Šeit Latvijā. Es nezinu, vai man pienākas par to izteikties un to vērtēt. Es tomēr esmu dzīvojis visu savu apzināto mūžu ārpus Latvijas. Tātad 44 gadus. Un tā varbūt būtu pārāk liela arogance no manas puses tagad vērtēt jūsu šeit Latvijas valodu.
Es domāju, ka te ir daudz, kas strādāts, ir daudz labas publikācijas par latviešu valodu. Varbūt ikdienas dzīvē darētu vairāk pievērstam uzmanību, jo, protams, arī šī divvalodu situācija, kas šeit pašlaik ir, jau nevienmēr ir nākus pa labu, tas ir skaidrs. Viena lieta, ko es esmu ievērojis, ir tieši, kas man liekas ir salīdzinājumā, es pirmoreiz Latvijā biju 70. gadā, tātad pirms 19 gadiem, ka es jūtu Rīgas, sevišķi rīdzinieku valodā, teikumu intonācijā maiņas. Kādas? Netieši vārdu intonācijā, bet teikumu intonācijā. Latviešu valodā ļoti izteikti tipiski ir krītoša intonācija, teikumu intonācija, vārdu intonācija. Ne? Un šeit dažkārt dzird tādu palikšanu vidū vai braukšanu uz augšu. Es nemēģināšu to nodemonstrēt, jūs varat noklausīties. Droši vien tā ir krievvalodas ietekme, jo tur ir tieši šāds. Jo interesanti ir tas, ka klausās cilvēkos no Jelgavas vai no Liepājas, tiem nav šīs teikuma intonācijas. Tā ir ļoti izteikti Rīgas parādība. Es nezinu, varbūt man valodnieki kolēģi tam nepiekritīs, bet tas būtu interesants fenomens, kas būtu noteikti pētams. Nu jau Austris Grass kopā ar Latvijas valodniekiem spriež un gudro, kādai būtu latviešu valodai. Valodai, kurā mums visiem jārunā un galvenais jāsaprotas. Es redzēju jūriņā, trīs zvejnieku zvejojā. Zīda tīklī zelta laivas, sidrabiņa zeģelī. Zīda tīklī zelta laivas, sidrabiņa zeģelīs. Ai, godīgi zvejnieciņi, redzēt manu balelī. Smuks puisītis baltu vaigu, dzelteniem matiņiem. Smuks puisītis baltu vaigu, dzelteniem matiņiem. Ai, godīga mātes meita, atguļ jūras dibenā. Smiltīs grauza baltus svaigus, ūdens matus plīvināja. Smiltīs grauza baltus svaigus, ūdens matus plīvināja. Ai, godīgi zvejnieciņi, izzvejojiet maliņā. Došu vienam slēžu kreklu, otram zīdam nāzdaudziņ. Došu vienam slēžu kreklu, otram zīdam nāzdaudziņ. Trešajam jaunākam pati sevi nodošos. Pati sevi nodošosi, zeģelīšu mazgātāji. Pati sevi nodošosi, zeģelīšu mazgātāji. Lai gan baltas ūdens putas, vēl baltāka zeģelī. Uzvāk baltu zeģelīti, iet lai viņa mirdzēdam. Uzvāk baltu zeģelīti, iet lai viņa mirdzēdam.